Es to izdarīju. Tas likās tik seksīgi. Es gan nebiju sūtījis savas tādas bildes svešai meitenei, bet viņa izskatījās tik jauka. Jessica no Anglijas, mana Facebook draudzene. Kas notika tālāk? To ir grūti izstāstīt. To sajūtu, kāda ir, kad komplimentu vai Jessica solītās seksīgās bildes vietā, tu saņem līgumu, bet to nav latviski. Es uzreiz sapratu, ka esmu totāli ieberzies. Tāpēc tad, kad Jessica, bet tas cilvēks paprasīja nosūtīt savu telefonu numuru, es ilgi nedomāju. Viss jau tāpat bija galīgā timbā. Halo? Čau. Čau. Interesants bildes. Tu tur metējies internetā. Nu? Tā bilde droši vien ies tālāk. Es teicu no skolu. Tavu vecākiem. Pagāri, ko es vispār runāju? Kad tev starpība? Ko es vispār gribat? Tev ir iespēja vai atsūtīt vairāk bildes, vai Es izpirkšu šito. Un cik jāmaksā? Tā, es tev tūlīt atsūtīšu konto. 50 eiro pēc 3 dienām. Tik daudz? Tas nav daudz. Come on. Ja tā bilde aizies pie tām Vecākiem vai pa skolu. Nu, labi. Gaid nav? Ok. Tikai nesakiet tagad, kad man nevajadzēja piekst maksāt, ja? Jūs vispār varat iedomāties, ka to bildi ieraudzīt klases biedri, skolotāji, vecāki? Tas pēdējais vispār ir nereāli. Tās man pat taisno izmest no mājas ārā. Ja tie cilvēki grib 50 eiro, lai liktās mierā, būs viņam 50 eiro. Nu, nepadomājiet, es neesmu zaglis, un man ir mazliet naudas. Bet kur dabūt tos trūkstošos 34 eiro? Māma šido nemaz nepamanīs. Viņa tāpatās visu laiku pērk kurpes, kleitas. Sadaram, ka viņa domās, ka pat ir iztērējis to naudu. Es neesmu nekāds zaglis, un tāpatās tas neatkārtosies. Es samaksāšu tiem stulbiņiem, cik viņiem vajag, un aizmirsīšu to visu nopietni. Vai arī nē? Bāc, nu kas tas ir? Kas viņi domā, ka esmu kaut kāds bankomāts? Varbūt nemaksāt. Viņi tiešām visiem aizsūtīs to nelaimīgo foto? Diez vai. Bet, ja nu aizsūta. Nu, bļāņas, kā šitā var iepērties? Es neesmu zaglis, bet kas cits man atliek? Nu, labi, es zogu, mazliet. Tas gan drīz vai neskaitās. Bet es zogu ne tikai no citiem, bet arī pats no sevis. Nevis tas darāt kā vainu mīkstinošs apstākļus, ja kāds mani pieķertu. Un vispār, kā lai es tagad paskaidroju mammai, kur es atstāju savu dēli? Es visu laiku domāju, kur lai dabūtu naudu, kur aizņemties, ko var notirgot, ko nozagt. Bet neredzēji mani GTA 5? Nē, es nezinu. Ko tu man vispār prasi? Es domāju, ka tu paņēmi. Nē, es par tos lietas neņemu. Jā, es zogu. Sanāk, esmu zaglis. Es esmu melis un zaglis. Man nav variantu. Man nav izejas. Es samaksāšu, cik viņi prasīs. Piedodiet. Neesiet muļķi, saudzējiet sevi. Un, ja sanāk kļūdīties, pastāstiet visu vecākiem vai skolotājai. Vai zvaniet uz bērnu un jauniešu diennakts uzticības tālruni. Tu neesi viens.